Viņi uzsāka savu darbu bērnu slimnīcā un mācās sadarboties ne tikai ar bērniem, bet arī ar ārstiem. Doktora Klauna uzdevums ir novērst bērnu uzmanību no sāpēm vai bailēm. Un, lai gan bērnu slimnīcā šo speciālistu varētu būt vairāk, ir iecerēts, ka īpašie klauni būs arī reģionu slimnīcās. Stāsta Skirmanti Balčūte. Bērnu slimnīcā klauni strādā jau pusgadu. 14 cilvēki nākušajini 2 reizes nedēļā. Viena maiņa ilgs 3 stundas, un tas ir par maz. Vismaz 2 doktori klauni atrodas slimnīcā katru dienu, vai nu no rīta, vai arī vakarā. Grūtākais tad, ja nav sadarbība ar ārstu, ja tev ārsts vai māsiņa aiztais deguna priekšā durvis, vai arī uzaicina, tā kā tu ieeji tajā procedūrā, bet tev tā kā tur īsti negrib redzēt, bet tomēr ņemies, un tas bērns tā kā pat tevi grib, un viņš komunicē ar tevi. Māsņām ir tāds, jā, varējām jau arī bez tevis iztikt, kaut kas tāds. Slimnīcas pārstāvji atzīst, ne visi mediķi ir gatavi sadarboties ar klauniem, tomēr viņu darbs kopumā tiek vērtēts ļoti atzinīgi, tāpēc pašlaik tiek strādāts pie saskaņota darba grafika izveides. Doktora klauna vienmēr ir tik pieejama. Ja, jo arī mēs domājam par to, ka ja ārsts vienā vai otrā situācijā redz, ka viņš tagad gribētu šo doktora klaunu pieteikt, lai mums uzreiz ir telefons, kur mēs varam uzzvanīt, ka tas doktora klauns tieši tajā dienā un mirklī strādā un ka viņš varētu viņu uzreiz pasaukt ar šo manipulāciju. Galvenais doktora klauna uzdevums - novērst bērna uzmanību. Piemēram, pat tāda procedūra kā ultrasonogrāfija mazi raud un traucē ārstam, nerunājot jau par smagākām. Ar mūsu klaunu daudzumu mēs nevaram atrasties šobrīd visās vietās, kur mēs esam nepieciešami. Visvairāk, protams, es runāju par sāpīgām procedūrām, par neatliekamo medicīnisko palīdzību, par observāciju, kur vajadzētu atrasties gandrīz vienmēr klaunam, jo tas ir visstresēnākais laiks. Tātad Rīgā mēs jau uz šo brīdi trūkstam, bet bez Rīgas mums ir arī citas pilsētas. Lai nodrošinātu ar doktoriem klauniem arī reģionālas slimnīcas biedrība, ir nepieciešami vēl 20 cilvēki. Pieteikties ir aicināti arī tie, kas dzīvo ārpus Rīgas. Doktoru klaunu darbu apmaksā ar privātu ziedojumu līdzekļiem, bet nākamgad biedrība cer piesaistīt arī valsts finansējumu. Skirmante Balčūte, Andris Krīms, LMT. Rīgas un Jūrmalas pašvaldība teritorijā aizliedz atrast